es un mans UDHS. Manas smadzenes strādā ļoti ātri, man rodās daudz ideju, manā galvā ir ļoti daudz domu, un tas viss notiek vienlaicīgi. Kādu es dzeršu teju, ko es ēdīšu pusdienās, cik daudz darbi man vēl ir jāizdara, no simtiem domu. Bet reizēm tas man ļoti traucē, jo es nespēju fokusēties uz vienu darbiņu, kas man ir jāpadara, uz vienu lietu, kas man ir jāizdomā vai lasīt vai rakstīt. Es nevaru, un tajā brīdī man liekas, ka es eksplodēju, un tad es izjūtu daudz dažādas emocijas, dusmas, skumjas, un tad mani impulsi nāk uz āru, kurus es nespēju kontrolēt, un man ir tāda sajūta, ka manī sēž iekšā kāds melns pociņš, kurš traucē man nomierināties un padomāt tikai vienu domu. Nu, kāpēc? Un tajos brīžos es jūtos kā valis, kurš gribētu izpeldēt virs ūdens un ar lielu strūklu visu palaist vaļā, jo man pašam ir tik grūti nomierināties. Bet ja man blakus ir kāds, kurš mani samīļo un saprot, kurš mani atbalsta, tas ļoti mani nomierina un es atkal varu pasmaidīt. Un tajā brīdī mani iestājas miers. Hip, hip, hurrā!